Ko darīt pēc tam, kad esi aizgājis projām no algota darba? Bet ļoti bieži ir tā, ka pie šāda lēmuma cilvēki nemaz nenonāk. Darbs nepatīk, bet ir bail palikt bez ienākumiem. Vai kā manā gadījumā, ienākumi stipri samazinās. Viņi turpina strādāt nevēlamu darbu, bieži dzirdama frāze, bet es taču neko nemāku citu darīt. Esmu jau par vecu, lai kaut ko mainītu. Es nostrādāju algotā darbā 20 gadus. Pieņemt lēmumu aiziet projām nemaz nebija viegli. Tāpat kā daudzi citi, ilgi sēdēju savā komforta zonā, piecietu nērtības, baidījos zaudēt stabilus ienākumus, bet nu jau ir pagājuši gandrīz 2 gadi, kopš es nestrādāju algotu darbu. Vai jūs gribat zināt, kā tad ir patiesībā pēc 20 gadiem palikt bez darba? Atbildi meklē mana profila highlightos.